Es pavadīju brīvlaiku pie jūras. Man bija 16 gadu. Un pirmo reizi brīvlaiku pavadīju bez vecākiem, tikai es un mani draugi. Te bija jābūt lieliskai ekskursijai, netālajā guļbaļķu namiņā mitinājās studenti. Kad sākām izkravāt mantas, pie mums apsveicināties atnāca viens no viņiem, Aldis. Viņš bija jautrs un pieklājīgs, un acīm redzot, es viņam iepatikos. Saulrietā viņš mani aicināja doties romantiskā pastaigā gar jūru. Viņš bija vecāks par mani, un man ļoti patika viņa izturēšanās. Viņš pret mani izturējās kā pret īstu sievieti, ar cieņu, ne tā kā klases vai pat skolas puiši. Viņš atklāti pateica, ka es viņam patīku un neuzstāju uz seksu. Nekad agrāk neviens pieaugušais pret mani tā nebija izturējies. Man tirpas skrēja pa ķermeni. Aizbraukšanas priekškarā viņš teica, ka es esot īpaša un ka viņš pat nav nojautis, cik ļoti mani iemīlēsies. Viņš apsolīja, ka pārnāks studēt manā pilsētā. Viņš teica, ka drīzā šķiršanās viņu apbēdina un rada tukšuma sajūtu. Tā bija īpaša nakts. Aldis uzstāja, ka mums jāapliecina savu mīlestību. Viņš teica, ka tas nostiprinās mūsu attiecības. Es biju gatava dot viņam sevi visu. Aldis nebija uzmanīgs, un viņam bija vienalga, ka tā ir mana pirmā reize. Tik līdz viss bija beidzies, viņš mani pameta un aizgāja starp taliņu kopā ar saviem čomiem. Es visu nakti raudāju. Aldis pat neatnāca atvadīties, viņš neatbildēja uz manām īziņām un zvaniem. Kopš tās reizes man ir alerģija pret čaļiem. Es ar viņiem pat vairs nesarunājos.